Jums vienai bail, Mērija. Jā, man ir bail. Man ir bail par jums. Jūs esat tāds savāds. Jūs atkal redzējāt to sapni. Es nācu pateikt, ka es esmu ar mieru darīt visu, lai jums būtu labi. Varbūt ar mani. Jums būs vieglāk aizmirsties kā vienam. Būs jau labi. Jums kas kait? Jūs tomēr brauksiet uz Rīgu, uz Latviju. Man salst. Es zinu, ka nes cilvēkiem tikai nelaimi. Es negribu jūs upurēt savam mieram, Mērija. Un jūs varēsiet aizmirst to sievieti? Ar flautu. Tas sapnis man nedod mieru. Dārs, ābels, sieviete, asins, kas izplūst ūdenī. Es nespēju viņu aizmirst.
Ko jūs te darāt? Kā jums nav kauna gaišā dienas laikā? Es esmu recidīvists un zogu ziedus sievietei. Nevienai sievietei nepatiks zakt Jūs ziedu. nepazīstat pasaules sievietes šeršelefām. Mans uzvārds ir Duburs. Doktors un Duburs. Tad jūs esat šī dārza saimnieks? Un jūs esat mana dārza retākais zieds un labākais sargs. Mani sauc Ieva. Atvainojiet, ka es jūs tā... Nav nekas. Bet ziedu zagļi nav tie bīstamākie manā dārzā. Jūs droši vien vēl visu nezināt. Pēc savas rieta pat man ir grūti pateikt, kas te ir saimnieks. Es vai šīs dārzs. Es dzirdēju, ka jūs koncertējāt vakar Eiropā. Eiropā paliek arvien karstāk. Es gribu padzīvot pie krustēva Matīs. Viņš man vienīgais tuvinieks. Es arī agri zaudēju savus tuviniekus, kad viņi vēl bija dzīvi. Pirms 20 gadiem es ieslēdzos savā laboratorijā ar nažiem, kaltiem, zāģiem, līķiem. Un, kad nesen mantoju šo dārzu, arī viņu gribēja sadalīt gabalus un pārdot. Es nezinu, vai jūs esat dzirdējis tos muļķīgos šausmu stāstus, bet dārzs izrādījās viltīgāks un stiprāks par mani. Un tā vienīgi īris nav nopirka sveši cilvēki. Un tagad staigā pa manu dārzu. Kā liecinieki maniem labajiem nodomiem. Pazīsti? Runā, ka viņš ir naudas viltotājs. Man gandrīzāk liekas, ka viņš ir pastmarku viltotājs. Tādi parasti ļoti inteliģenti, no sevišķi pēc izskata. Lai nu kā, bet vienreiz viņš iekritīs. Varbūt, ka viņš ir valodas spekulants, tie ir bagāti. Bagātais nedzīvotu tik tālu ārpus pilsētas. Šis nav ne bagāto, ne blēžu rajons. Savu naudu viņš droši vien notriec Parīzē, Berlīnē, Londonā. Te slēpjas no policijas un dara melno darbu.
Nevajag par cilvēkiem domāt tik ļauni. Visi cilvēki ir labi, kamēr nav pierādīts pretējais. Ja visi cilvēki ir nelieši. Izņemot tos, kas ar savu dzīvi pierāda, ka viņi tādi nav. Labas vakaras! Labvakar, labvakar. Vai jūs girdējāt? Vācijas ar Krievu kaut ko ir parakstījuši. Jā. Toms ir mājās. Ar labu nakti! Tad beidzot tu parradies pazudušais dēls. Vai ilgu laiku? Jā. Tu kaut ko slēp no manis. Labas vakaras! Jozefai, tavs kungs nelo, vai ne? Bet kādēļ? Sievietes dēļ. Runā nelaimingas. Jā. Kur tu viņu satiki? Varšava. Jozef. Varšava. Ārzemniece? Nē. Un vienu dienu tu saprati, ka nevari bez viņas dzīvot. Jā. Pārāk augsti. Es zinu, tad pasaku par lidotāju Rovaskas pārņiem. Vai nebūs tev tāpat? Iekritisi purvā. Man liekas, ka es jau esmu purvā. Vai tu viņai teici? Kas tu esi? Es teicu, esmu komersants. Baidies riskēt. Es esmu redzējis šo sievieti. Gribi? Es tev parādīšu, kur viņa dzīvo. Rīt pat. Varbūt. Sofija, Ābelei sievietes vārds. Jā, pirms daudziem gadiem ir dzīvojis kāds mūks. Viņš klosterī sakrustoja un izaudzēja vienu tādu šķirni un veltīja to svētajai Sofijai. Savādi. Ābelē pārdzims tieši sievieti, nevis kāds gudrais vai karavadonis. Jā, kā arī aizmirstas, un karavadoņi arī, bet reiz radīta ābolu šķirne paliek vienmēr pēc 100 un pēc 1000 gadiem. Tāds savāds laiks. Liekas, ka visas puķis, zāli, koki, visi kaut ko gaida, kaut ko neparastu, draudīgu. Tas ir uz pērkona. Redzi, gaisā varams spēks, un katra dzīva radība to jūt. Vai cilvēki arī? Jā. Labrīt, Anderson kungs! Labrīt, Peterson Jākuns! Jūs joprojām izskatāties tikpat burvīgi kā pēdējo reizi, kad mēs tikāmies. Jūs jokojat? Tā ir māksla. Māksla? Kas tas ir māksla? Asiet, gan jūs savāds. Māksla, tas ir kaut kas liels, skaists un cels. Nevar jāprasīt, lai visi saprot, kas ir māksla. Tagad es jūs palūgtu mazliet uzkopt telpas. Jūs tak 2 reizes nedēļā te visu atmazgājāt, kā bija norunāts. Godvārds? Kā es jums ticu?
Ieva. Man bail pašai no sevis. Atstājiet man vienu. Labrīt! Labrīt! Ļoti patīkam, ka jūs man apciemojāt. Jūs joprojām strādājat komercfirmā? Jā. Kā jūs zinājāt, ka es esmu Rīgā? Tu man pateici kāds zvirbulis, ka tur svešumā vēroji kādu koncertu afišu. Vai arī kāds zvirbulis jums parādīja ceļu uz šo dārzu? Nē, to izdarīja mans draugs. Doktors. Kāds doktors? Man jums ir vēstule. Uz redzēšanos. Man jūs jāsatiek, esiet starp 12 un 1 vilku krogā, izdevumus samaksāšu, šī noruna, lai paliek starp mums, vēstuli paņemiet līdzi. Rīt būs klāts.
baidos. Es pati nezinu no kā. Par daudz laimes man pieder dzimtene, flauta un slava. Krustēvs saka, ka vāciešiem būšot no Baltijas jābrauc prom. Drīzumā te var sākties negaiss. Tas man nozīmētu zaudēt. Zaudēt visu to, ko es ar tādām grūtībām esmu ieguvusi. Un varbūt tāpēc man vēl no mīlestības. Su peiliu nieko neišeis. Ar nezita lieta neies? Ko doktora kungs te meklē? Man jāsatiek jūsu draugs. Un jārunā ar viņu. Liela nozīme tam nebūs. Kā jūs to zināt? Ko jūs te meklējat? Pierādījums. Vai ar tiem ietekmētu meiteni? Vai pret viņu ir kaut kādi pierādījumi? Es jums jautāju. Es? Nē. Ko tad? Pašlaik nebūtu grūti jūs kompromitēt. Jums nav pierādījumu. Jūs pats būsiet pierādījums. Šo to varētu inscenēt. Kādēļ jūs to nedarat? Man ir cits priekšlikums. Tas būtu. Nozudēt. Un pagaidām nenāciet dārzā. Es neieteiktu jums atstāt pēdas. Toms nepīpē. Smēķēju. Dūmi ceļas. Pelni birst. Es pašā vidū. Grimstu domās. Mīla kā dūmi. Ceļas un gaist. Cik rūksts simbols. Pelni. Japāņu dzēja. Simana Saburo dzēja.
Tu parādā pa 8 pudelēm alus. Katrs kārtīgs grozēks parāda sakt skaitīt no 12 pudelēm. Un pasaka, lai viņš nomierinās. Jaunēdēļ, kad saņemšu pensiju, būtu, ka samaksāšu, bet varbūt arī ne. Jo alkoholiskus dzēriens dotos parādīt, izliekts, ja kāds dod, var ielikt cietumā. Vēstījums ir līdzi? Jā, te būs. Man jūs rekomendēja kā cilvēku, kurš maz guļ, bet daudz zina. Manas zināšanas skar visas jautājumus. Un, ja tas attiecas uz sievietēm, tad varu teikt, ka par mani labāk jūs visā Latvijā neatradīsiet. Man ir prakse un teorija. Jaunībā man bija pierakstītas 3 klades ar sentencēm. Par sievietēm, ko savā laikā tiekuši filozofi un jūrnieki. Man vajadzīgas dažas ziņas. Katrā laikā? Lieliski. Kas dzīvo 3. dzīvoklī? Kāds vampīrs vai afērists? Jā. Ja varēšu piecelties, vēl paņemt pa kausu. Kādēļ jūs domājat afērists? Viņam ir Somā ar ārzemju viesnīcu markām. Interesanti. Neviens cilvēks nevar mētāties apkārt bez darba un turklāt braukāt ārzemē. Viņam dzīvoklī ir kāda noslēgta istaba, kurā viņš vilto naudu vai arī dara citas kādas nekrietnības. Vai jums ir brīvs laiks? Daudz. Pat naktīs. Iedomājieties, doktor kungs, es naktīs nevaru gulēt, kamēr šis cilvēks ir te, un es, doktor kungs, gribētu ar jums par to parunāties. Baidos, ka nevarēšu jums līdzēt. Es esmu ķīruks. Tad pieskatiet man to afēristu. Saprotiet, dārs un tā tālāk. Es sapratu jūs. Un jūsu pūlis tiks atlīdzināts. Zvaniet man. Jūs kaut ko saprotat no fotografēšanas? Jaunībā Nižņu Novgorodā es biju pirmais un labākais fotogrāfs. No? Te ir tāda dīvaina leģenda ap šo dārzu un vienu ābeli, kam piemītot kāds ārkārtīgs spējas vai spēks. Krustās man kaut ko stāstīja. Tas esot noticis tajā pavasarī pirms kara sākuma. Visas ābeles ziedējušas kā trakas, bet uznāca salnas un visi ziedi nosaluši. Un tikai viena ābele pārcietusi salnas, Sofijas ābele, kas līdz tam nekad nebija ziedējusi. Dīvainā kārtā ap to pašu laiku pazudusi Sofija. Dārza īpašnieka meita apdāvināta un ļoti skaista polieta. Un vēlāk viņa atrast it kā noslīkusi. Lielajā dīķī tepat dārzā. Un rudenī Sofijas ābele vienīgā bijusi pilna ar sarkaniem āboliem. Tad, kur
Gustavs parādīja šo ābeli? Nē. Viņš teica, ka tas ir noslēpums. Un ja kāds to uzzinās, notiks nelaime. Ha! Cik pievērots vakar šausmu stāstiem. Man steidzami jārunā ar Tomu. Vai jūs, jaunkundze, nebūtu tik laipna? Es neesmu ziņkārīga. Ar labu nakti. Ar labu nakti. Vai tu nesaproti, kā šī spēle ir pārāk bīstama? Ko tu ceri panākt? Un Ieva, kas notiks ar viņu? Man nav citas iespējas. Tā ir tava fantāzija. Par tevi interesēs doktors Dobrovskis, dārza īpašnieks. Man šķiet, viņš kaut ko nojauš. Viens, 22, 23. Tā, nu, vajadzētu būt labi. Tāda dīvaina sajūta redzot sevi. Bildē parādamies. Ej. Jā. Tu zini, fotogrāfija esot cilvēku dvēseles nospiedums. Katrs jauns uzņēmums paņem nosmās daļu no cilvēka dzīves un atdod spēku bildē. Tad jau iznāk, ka alķīmiņa dzīvības eliksīrs ir šajā vecajā vīnpudelē. Jau mēs šeit pagribā esam, kā iemūrēti cellē. Jā, mazliet baisi. Mazliet baisi. Tev mūžam dzīvot Latvijā, kā jūrai lepni saulē cēli. Tu mūsu māte dārgājā, mēs tavas meitas tavi dēli. Tev mūžam dzīvot Latvijā, tev tēv zeme mums Dieva dotā. Lai Latviju tautā vienotā, augstspēkā slavā daļumā. Leise, leise, 1, 2, 3 und immer auf den Zehen. Wir sind 2 kleine Nackedei und es ist wunderschön. Wir schleichen durch das Gartenkraut, noch abends um 9:30. Psst, psst, nicht so laut, es darf uns niemand sehen. Und wollt ihr gerne wissen, warum das muss so sein? Wir möchten gern mal küssen, ein kleines Singvöglein. Tās ir mans grāmatiņas. Viņas te ilgi gulējušas ir. Während noch die Militärmissionen der westlichen Einkreisungsmächte in Moskau weilten, traf Reichsaußenminister von Ribbentrop in der russischen Hauptstadt ein. Nach einem freundlichen Empfang fuhr der Minister zur deutschen Botschaft und begab sich später in den Kreml, wo in Anwesenheit Stalins der Nichtangriffs- und Konsultationspakt unterzeichnet wurde. Auf dem Rückfluge nach Deutschland traf der Reichsaußenminister zu einer kurzen Zwischenlandung in Königsberg ein.
Der Paktabschluss hat die Einkreisungspolitiker empfindlich getroffen. Außenminister Lord Halifax erklärte: You will have read the report about the agreement reached between Russia and Germany, which has surprised the world. The life of all nations depends in the last resort on mutual respect for one another's rights and reasonable confidence that they can each live their life in their own way. I would earnestly hope. Sehr richtig, Herr Halifax. Auch das deutsche Volk will sein Leben auf seine eigene Art leben können. Nach der Meldung vom erfolgreichen Abschluss des Paktes trat der Führer vom Berghof kommend in Berlin ein. Dils un sauli. Piemetāt? Protams, mēs to vien visu laiku darām. Es gribu redzēt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Palietuviski. Viežīs. Nu, man vienalga. Es dzīvnieks neēdu. Nakts ir siltā, doktor kungs. Netēliet meteoroloģisko biroju. Ja jums nekas labāks nav ko teikt, pazodiet, no kurienes nākat. Cilvēkam ar manu mūžu vienmēr daudz ir ko teikt. Nakts ir gara, un liekas, ka mums abiem nav kur iet. Jums ir nazis? Jā, ir. Nāciet man līdzi. Nenāc pie manis, nemeklē mani, kas bija sen jau aizgājis, kas pirmais atnāks, tam piederēšu, pie krizantēmām vakarā, un smaidīdamā es grēkā grimšu.
kā ievas ziediņš atvara un smaidīdama es grēkā grīšu. Patiešām skaists rozes, doktor kungs. Šīs ir skaistākās rozes manā dārzā. Kaisiet rozes pie durvīm. Metiet rozes zemē. Vasaras naktīs ir maz zvaigžņu. Tom, tu esi tālu. Mans debesis ir pelēks un tukšs. Man nevajadzēja šur braukt. Bet man bija jāatrod Ābeli. Ābeli bija cerība. Kā zvaigzne. Tagad jau par vēlu. Tās ir beigas. Par ko tu runā? Piedodies, aizsapņojos. Nav labi. Varbūt brauksim atpakaļ. Man slāpst.
mēs karojām Krievijā, Samārā. Nakts dežūra laikā mēs lasījām kādu grāmatu, kas saucās 1000 pasakas par sievietēm. Tur varēja tiešām uzjautināties. Grāmata kļuva arvien plānāk, jo tā dila kā cilvēks, kam nosūc asins. Lapas mūsu puikas mums pamazām plēs laukā, un tad īsti iekšā sagriez tabaku, un tās nopīpēja. Un iznāca tā, ka tās bija literāriskas cigaretes. Tās bija 1000 pasakas. Tādas grāmatas nemaz nav. Ir kaut kas līdzīgs. Kalifa Haruna al-Rašida valdīšanas laikā reiz Bagdādē dzīvoja kāds tirgotājs, kuram bija dēls. Kad šis tirgotājs nomira, tirgotāja mājā nekas nebija. Viss bija sabiris pelnos, tikai rozes vēl ziedēja. Un tad pie dēla veikalā ieradās kāda jaunava, un kas bija skaisti ģērbusies, patiešām ļoti skaisti. Beidzot, es jums atradu, tagad man droši nozīmes Skotlandjardā. Beidzot, es jūs atradu. Apau mani pagalam. Zeķis man ir cauras, apmetis man ar areļām, falšēt briljants man ir nozakts, kabātlaka tagad man ir pierādāt visi 36 ar viltotām asrām, 6 ar neviltotām asrām un 36 cietiņos man ir protokoli. Tāpēc, ka es nodarīju pāri ierēģiem bija tā. Un lejā mani gaida auto, kuru mēs neesmu spējīgi samaksāt. Skaitītājs rāda tik daudz, ka es neesmu spējīgi samaksāt. Vai jūs man tomēr nepateikt, kur deg? Jā, deg. Tas, laikam, būs īstākais vārds. Deg. Eiropa deg. Ko jūs stāvat un skatāties? Sakravājiet somu, dabūniet Jozefu un braucam. Es nevaru. Nevaru es tā. Pēkšņi aizbraukt. Šis vairs netic, ka jūs atgriezīsties. Līgums jau ir pie notāra. Cilvēku, kurš lauž līgumu, neņems darbām nekur. Ne Āzijā, ne Eiropā, ne arī Amerikā. Es vairs negribu atgriezties. Tā ir viņa šī sieviete ar flautu. Ticiet man, šī sieviete nav priekš jums. Tas ir jūsu liktenis. Nesacelieties pret to, ja negribat aiziet bojā. Lai paliek aizmirstībā. Brauksim. Hand in Hand gehen wir zwei durch die schöne Welt. Also heute ist wirklich ein besonders schöner Tag. Der Himmel ist blau und die Sonne lacht. Also ich könnte vor Freude aus der Haut fahren. Dein neues Kleidchen steht dir sehr gut, hat ja auch das Makottchen. Lavacker! Während auf der Straße begegnet, schaut uns nach und lächelt. Und die Leute, die uns sehen, die sagen, was ist da? Die beiden, die da gehen, sehen beim Paar an. Zirga galva. Spiegs. Uz redzēšanos, Peterson Jaukons. Jūs man ar to istabu uzkopšanu nepārpūlieties. Kad jūs atgriezīsties, Anderson kungs, es katru dienu uzkopšu jūs istabas laimīgu ceļu. Turieties pie manis, Mērī. Tad nolauzīsiet kaklu un vilciens aizies bez mums. Doktors Dubrs, tas apērists ar kādu svešu lēdiju aizbrauc uz vokzālu. Jā, viņi ļoti steidzās.
Das ist sehr schön. Aber wo ist mein Mary? Mein Schatz. Oh, Mary, Mary, du bist wunderbar. Guten Tag. Guten Tag. Wie geht es Ihnen? Es gribu ar Mēriju kaut kur aizbraukt uz Alpiem. Tu atļaus to mēs ceru? Ir kaut kādas problēmas? Aber warum? Aber Es ist kein Problem, ne? Wie schön ist der Herbst. Dann fahren wir zusammen. In Gichum kommt der Winter. George. Mums tulīt ir iznāciens, bet jūs galīgi nesat formā. Jā, Jā. varbūt. Varbūt. Gan jau viss būs labi. Varbūt. Kādas skaistas spēlītes! Vai dieviņas, kādas skaistas viņus drīkst paglaudīt? Nevajag līdzēsti. Vai drīkst? Mein liebe Maizele. Vorsicht, George, Meine aber Schöne. bitte. Kleiniņke, Na klar. weißiņke, gut. Mary, paklau. Ja, Ich darf mit dir reden. George. Wir dürfen doch nicht bleiben. Warum? Du verstehst nicht? Nee. Wir seien doch Iden. Wieso will das alles losen? Wir haben keinen anderen Ausweg nicht. Ich hab verloren den Kopf.
aus dunklem Gelb die Birken steigen, die Espe schillert goldig bunt, in fahlem Grau die Weiden neigen, zu junger Saat smaragdnem Grund. Weit winkt unendlich weit herüber ein purpurn-violetter Glanz, und schimmernd, rauschend racht darüber der Wald in ewig grauem Kranz. Ich sah des Lenzes Reich im Süden, ich ruhte unterm Palmendach. Was gilt's mir alles vor dem Frieden am baltischen Septembertag? O Heimat, Heimat, teure Erde, nie preis ich schöner dich fürwahr als mit der stummen Schmerzgebärde, als mit dem Asternkranz im Haar. Labvakar. Labvakar. Mēs nomaldījāmies un meklējam naktsmājas. Ceļam ceļa likums. Lūdzu. Mums būs darbiņš. Mēs gribētu redzēt filmu. Jūsu burvīgajā filmu teātrī. Taisiet gatavu. Vai jums ir augsti? Nē, tikai tie caurvērši. Es tagad zinu. Miau. Tā ir māksla. Jā. Tagad viņa spēlē pavisam citādi.
Saules rietā, gar zaļiem vītoliem, sikspārnis aizplīv. Laivā karsti. Nakts tumsā sējas raugās. Viena uz otru raugās. Slapšs sniegs krīt. Neizmērojama, bezgalīga, vientulība. Ābeli ziedos, mēnesi gaismā sīviete, vēstuli lasa. Līdz sirdī augstums, guļam telpā uzkāpu, mirušās sievas ķemmei. Tavs suns nekāds sargs nav. Ne viņš rej, ne viņš kož. Kad būs vajadzīgs, viņš ries un kodīs. Man ir draugs aptietnieks. Tam ir suns. Tas kož visu, kas tik kust. Deguns viņam ir tik labs, ka viņš iekauts, ja blakus ielā miesniekam atved svaigas des. Dārgi viņš nemaksās, nē, jo kad aptietniekam sieva aizbēga ar kādu komersatu uz Parīzi, tad aptietnieks sāk pārāk dzert. Un kas dzer, tam slāpst, un kam slāpst, tam jāmaksā, un kam jāmaksā, tas kļūst nabaks. Un nabaks suni nevar uzturēt. Es sarunāšu ar viņu, lai viņš tev pārdod to suni. Lai pēc tam tu varētu apzakt viņa aptieku. Labvakar. Tāds silts vakariņš. Vai ne? Ar labu nakti! Vai taisnība, ka cilvēks var nosirmot vienā naktī? Var. Medicīna zina dažus tādus gadījumus. No sāpēm.
No sāpēm, no bailēm. Tad es esmu nosirmojis 2 reizes. Nevar nosirmot 2 reizes tāpat kā 2 reizes no. Es šodien nevienu nepieņemu. Es jau teicu, bet tas kungs neiet projām. Viņam esot kas ļoti svarīgs sakāms. Jānoskaidro kāds pārpratums vai kā? Kāds pārpratums? Labi. Lai viņš ienāk. Jā. Ļoti patīkam, ka jūs atnācāt, Anderson kungs. Paldies par koncertu, Ieva. Kā jums patika? Šis bija mans pēdējais koncerts. Drīz es aizbraukšu. Bet pirms tam es svinēšu svētkus. Es sadarināšos. Lūdzu, iepazīstieties. Doktors Duburs, mans līgavainis. Apsoliet, ka ieradīsieties. Vēliet laimes un apsoliet. Vēlu jums laimes, Ieva. Der zwischen Deutschland und Sowjetrussland abgeschlossene neue Freundschafts- und Interessenpakt wird beiden Staaten nicht nur den Frieden, sondern eine glückliche, dauerhafte Zusammenarbeit ermöglichen. Deutschland und Sowjetrussland haben daher eine klare Grenze der beiderseitigen Interessengebiete gezogen, mit dem Entschluss, jeder auf seinem Teil für die Ruhe und Ordnung zu sorgen und alles zu verhindern, was dem anderen Partner einen Schaden zufügen könnte. Eine neue Ordnung der demografischen Verhältnisse, das heißt eine Umsiedlung der Nationalitäten so, dass sich am Abschluss der Entwicklung bessere Trennungslinien ergeben, als es heute der Fall ist. Denn der ganze Osten und Südosten Europas ist zum Teil mit nicht haltbaren Splittern des deutschen Volkstums gefüllt. Gerade in ihnen liegt ein Grund und eine Ursache fortgesetzter zwischenstaatlicher Störungen. Im Zeitalter des Nationalitätenprinzips und des Rassegedankens ist es utopisch zu glauben, dass man diese Angehörigen eines hochwertigen Volkes ohne weiteres assimilieren könne. Es gehört daher zu den Aufgaben einer weitschauenden Ordnung des europäischen Lebens, hier Umsiedlungen vorzunehmen, um auf diese Weise wenigstens einen Teil der europäischen Konfliktstoffe zu beseitigen. Deutschland! Deutschland und die Union der Sowjetrepubliken sind übereingekommen, sich hierbei gegenseitig zu unterstützen. Vai es varētu satikt doktoru Duburu? Vai kāds nelaimes gadījums? Viņš ir tur augšā. Stāv mierīgs. Nu, dabū žagars. Nu, netīrīt bānu, būs tik kārti vai nebūs. Raganai atdošu. Atlidos raganai. Atdošu raganai. Nu, stāv vienreiz normāli. Ielidot tantups. Kāds tantups? Es braucu prom. Pavisam. Nu, ko darīsim, puikas? Ha? Ko? Kaspar? Kaspars man sauc. Doktors Duburs.
Apsveic tev, vecais. Ieva ir lieliska meitene. Tev ar viņu jādejo. Vai arī ej gulēt. Es nedejoju. Bet kādreiz tu to darīji? Tas bija sen. Nu, ja tas bija sen, tad nopērc sev zārku un neliec man uz kuģa rīkot svētkus. Jūs nedejojat? Jums patīk dejot? O, jā. Labi. Nākamo deju dejosim. Jūs runājat kā sfinksi tūkstnesī? Es jūtos nedroši. Bet kuģis taču negribas. Kaptein! Pasaki taču doktoram, ka kuģis negrims. Ūdeņiem savi rēķini. Vai jūs zināt, ko es jums atnesu? Nē. Pavasari. Crème de violette. Pavasaris un mūžība. Olīlija likioro. O crème de violette. Ja vypiju gryos fialok, fialkový fial. Šo Severjanina dzējas lasīja jaunībā. Jā. O jā, mečtī, fialo, o crème de violette. O jā, mečtī. Labas vakaras. Labvakar. Atnācāt kauties? Vai varbūt atvainoties? Nevienu, ne otru. Jā. Varbūt jūs gribat mani nosist. Pagaidām, ne? Nevienam labumā no tā nebūtu. Jā, kādam var būt, bet man gan nē. Es gribu piedzīvot vēl vienu otru prieku. Jūs kaut ko vēlējāties no manis? Aiz mīlestības mani vēl neviens nav apmeklējis. Tad es būšu pirmais. Garlaicībā? Varbūt.
Garlaicība ir nabadzības pazīme. Bagāts raksturs nekad negarlaikojas. Es vienmēr dzīvoju viens, un mani moka bezmiegs, bet es nekad neesmu garlaikojies. Jūs esat nobeidzis cilvēku. Jūs to darat par brīvu vai jums samaksāja? Es jau sen vairs neko nedaru bez maksas. Jūs neatrodat to par grēku. Vai jums vienalga? Es baznīcā neeju, man pašam savs morāles kodeks. Tā ir ļoti plāna grāmatiņā. Manā vajadzībām pietiek. Nu, vienalga. Bet zini, nekad nemaitā citiem cilvēkiem dzīvi. Iegūmē to, vai es tevi piekaušu, ka paliksi guļam savu vietā gultas. Saprati, maitā! Jūs esat jaunāks. Ieiet virtuvē. Tur uz plīts ir alumīnija bļodiņa ar ceptu cūgaļu. Un uz bufetes pudelē šnapi, kas uzliec uz vērmelēm un kaltētu krupju kājiņām. Atnesiet visu šīs lietas šurp. Ja cilvēks kaut ko iemīļo, tad ir gatavs viņš arī upurus. Tam pa labu nes. Un tāpēc, dzīvi mīlēdami mūsu valstī, mēs mīlam arī mūsu valsti. Mīlam savu valsti, mīlam savu tēviju, mīlam savu tēvzemi. Un esam gatavi visi kā viens stāvēt un iestāties par Latvijas patstāvību, par neatkarību. Jūs ziniet, kā tagad nezināmu lūpu izteikts teiciens ir radies tāds, kas ir aplidojis un aplido vēl katru dienu visu mūsu zemi. Jā, spiegošana Īs un pati par viegli. sevi ir interesanta. Paturam Bet ja tās pamatā ir visu dziļi katram sirdī iespējā. tāda vieta ir pārāk Un viņš skan labāk stāvot, mirt, nekā ceļos krītot dzīvot. Es neprasu jūsu mīlestību. Ja jums apniks dzīvi manā mājā, jūs varēsiet jebkurā laikā aiziet. Ieva. Jā. Lūdzu, apturiet! Mums vajag steidzam līdz ārstam. Cilvēkam palika slikti. Laikam ar sirdi. Now? Mierīgi, jau nāk. Varbūt viņš jāaizvēc kaut kā. Mēs jūsu mašīnu nevaram ņemt. Tūlīt neelpos vairāk. Kas ar viņu ir? Skatieties, jau neelpo. Jums vajag man sodas. Jūs tas dabūsiet. Ļaujiet ielikt gaismu. Dots man nevajag. Ko tad jums vajag? Izdzērbieties. Nemūžam! Vai man ilgi būs jāgaida?
Mūsu māte dārgāja, mēs tavas